sports ir tā lieta, kas visus mūs saista. Un šis ir 5. gads, kad šī ballīte notiek šeit, un, manuprāt, katru gadu visi ļoti, ļoti gaida šo pasākumu. Vismaz man pašai tā šķiet. Tradicionāli decembra sākumā labākie Ikšķeles sportisti pulcējas Tīnūžos, lai atzīmētu gada sasniegumus pasākumā Sporta laureāts 2010. Gads aizvadīts ar labiem rezultātiem un pienesumu Ikšķeles sporta dzīvē, norāda Sanita Tauriņa. Ja 2007. gadā mēs patiešām bijām tikai 7 komandas, kas pārstāvēja Ikšķeles novadu, un vēl bija kāds individuālais sportists. 2008. gadā mēs jau bijām 11, 2009. gadā mēs bijām 12. Tad, ja jūs tā kārtīgi skaitītu, tad šis ir gads, kad mēs esam 14 Ikšķeles novadu komandas. Mums ir individuālie sportisti. Teicām paldies tiem, kas nes Ikšķeles novada pašvaldības vārdu, gan arī pašu Ikšķeles vārdu, gan vietējos mačos, dažādās sacensībās. Un pašvaldība var būt gandarīta, kad jūs esat tik daudz un kad ir tik daudz labu rezultāti. Ikšķeles vidusskolas un Lupīnu ielas sporta stadions, Zilo kalnu aktīvās atpūtas takas. Par Ikšķeles pašvaldības plānotajiem darbiem sporta vides uzlabošanā norāda Induls Trapiņš. Izvērtējot nominantus, Ikšķeles sporta laureātam tika ņemti vērā nevien sportiskie sasniegumi, bet arī sportistu ieguldījums komandas saliedētībā un cīņas spars. Ikšķelieši ar saviem sportistiem var lepoties. Labi rezultāti uzrādīt nevien vietējā un novadu līmenī, bet arī valsts nozīmes sacensībās un turnīros. Palielas savējās. Es gribētu palielīt savas meitenes, kuras citīgi apmeklē treniņus, un dažreiz mēs esam pat 19 meitenes treniņos. Un pagājušā gadā mēs dabūjām 1. vietu rajonā un arī 2. vietu. Tikās Ikšķeles komandas finālā. Tur jau nav daudz ko stāstīt, viņi vienkārši labākie. Pastāstiet, ko jūs šogad sākat tālāk darīt? Jūs esat pakāpušies vēl nākošajā pakāpē? Mēs šogad startējam Latvijas Tautas sporta asociācijas rīkotajās sacensībās mīkstu komandām un vīriešu komandām. Sporta laureātam nākamajā gadā pieteikušās jau 17 komandas. Klāt nāks Tīnūžu jaunie futbolisti, riteņbraucēji ekstrēmisti, skioringisti un individuālie daļslidotāji. Zanda Treško, Pogas televīzija.